Kā arī jauna nedēļa, kas ir jauns. Skatās, ka Rudolfs Balcers ir uz ledus, kas kāda vēl jaunam? Jā, Mārtiņš Dzierkals arī pašlaik trenējās zālē, jo viņam ir medicīniska apskata. Jā, tā kā ļoti daudz, man liekas, visvairāk spēles aizvadījis no visiem Latvijas spēlētājiem, tā kā viņš lēnām arī ievelkās. Rihards Bukarts? Rihards šodien muguras trauma, tā kā treniņu izlaida terapijas zāle, tā kā bez traumām neiztikt. Atceros vēl iepriekšējo čempionātu, arī olimpiskās spēles. Es tevi taujāju par Balcers, Ābols, Daugaviņš vai spēlēs kopā. Tagad no tā sastāvā izskatās ir palicis tikai vienīgais Rudolfs Balcers. Vēl svarīgāks spēlētājs viņš būs? Es domāju, ka katram jāuzzinās savu līderu lomu. Jā, tā kā Rudolfs ir vispieredzējušākais, visaugstāk spēlējošais no visiem, kas šeit ir. Tā kā no viņa mēs sagaidām to līderu lomu, ka viņš uzņemsies atbildību un risinās, teiksim, tos vārdus, ko viņš māk darīt. Tikko par Dānijas čempioniem kļuva Oskars Cibuļskis un Jānis Fecers. Klubs ielika Jānis Fecers esot izsaukts uz izlasi. Kas ir ar Oskaru Cibuļski? Oskars arī. Jā, viņi abi ierodās. Tā kā papildinājums nāk. Markus Komuls laikam rītā pierodās. Oskars Cibuļskis. Tā kā lēnām tie, kas vēl finālisti spēlē, arī piebiedrojas. Gustavs Grigals būs no vārdsargu līnijas. Jā, darbs turpinās. Sandis Vilmans bija paziņojums, ka viņš pārstāvēs Latviju, vēl tur formalitātes jānokārto. Kad mēs viņu varētu sagaidīt šeit uz vietas? Man grūti teikt. Tas ir jāsagaida no Amerikas, no tās puses, kad viņam viss tās beidzās. Labi, kad ir laiks, visu to sakārtot, lai viņš ierastos un tad jau pievienotos un koncentrētos Latvijas izlasē. Pavisam drīz arī U18 čempionāts varētu beigties, noslēgties Latvijas izlasē. Tur Olivers Mūrnieks, arī viens no tādiem lielākiem pēdējo gadu mūsu talantiem, apsver domu viņu izsaukt arī uz lielo izlasi. Atceroties vēl, ka, piemēram, pasaules čempionātā Tamperē mēs tā kā varbūt palīdzējām mazliet arī Klāvam Venbergam tur tajā nokļūtajā NHL draftā. Pašlaik nē. Teikšu tā, pašlaik nē. Katram ir jānopelna ar savu spēli vietu izlasē. Jo, kā es saku, tai pieeja jābūt savādākai, nekā mēs vienmēr esam pieraduši. Mēs sakam, jauniem dodiet iespēju izlasē spēlē labākie, kas tajā brīdī parāda labāko sniegumu. Ja, un tāpēc pēc tā principa arī mēs strādājam. Jā, viņam jācenšas, jāpierāda sevi tālākā, bet pašlaik ir tie, kas mums ir, tie gatavojas pasaules čempionātam. Ņemot vērā to LHF paziņojumu, ka Kaspars Daugaviņš šogad nebūs par kapteiņu lomu, esam runājuši. Šobrīd Ralfs Freibergs turpinās pildīt šo lomu, bet kad izraudzīsimies tādu īstos pasaules čempionātā kapteiņu? Laiks rādīs. Mums vēl ir laiks, tā kā komanda lems, tā kā būs vēl sapulcs, mums vēl no sākuma jāsatiek skaidrībā sastāvu, kāds būs sastāvs, mums vēl 4 spēles ir. Tā kā skatīsimies.